Redzot šīs sezonas bildes uz lauka, kad īstenībā iespējams mums ir jāatgriežas pie pamatiem, lai saprastu, kāpēc varbūt kādā reizē mēs pieļaujam kaut kādu kļūdu, ko beigās sezonas laikā ir arī ļoti grūti izlabot. Mums ir svarīgi, lai mēs izprotam, kur tad tie barības elementi rodas. Mēs tiecamies vienmēr pēc kaut kāda etalona. Un barības elementu aprites ciklā mēs tiecamies pēc dabas etalona, kas ir savā ziņā slēgts cikls. Šīs te barības vielas patērējot augi, pēc tam ar auga atliekām nonāk atpakaļ vidē. Un tā tīri teorētiski, ja tie vides apstākļi ir labi, tad barības vielas tā vienkārši apkārtējā vidē nenokļūst. Bet līdz ko mēs aktīvi saimniekojam, gan konvencionāli, gan bioloģiski, mēs saskaramies ar to, ka mēs audzējot kultūra augus, šīs te barības vielas iznesam ārā no augsnes. Ņemot vērā šo te barības elementu apriti, mums kā Jārai, kā minerālu mēslu ražotājiem, ir svarīgi, lai tad, kad jūs lietojat minerālu mēslus, jūs arī saprastu, kur un kā un kad lietojam. Bet paraksim dziļāk šodien, kur tad mēs, ieraugot šīs te bildes no lauka vai situāciju savā saimniecībā, jo šķiet, ka kaimiņam varbūt ir gājis labāk šogad, kur tad īsti mīt tie mūsu mīti, pārliecības un kur tad īstenībā sākas tā realitāte. Un ar ko mēs visbiežāk saskaramies, ir ar to, ka viens no tādiem mītiem ir, ka augsne ir neizsmeļama, jo visticamāk jau, ka augsne pati tiks galā, jo taisnība arī ir, salīdzinot ar, piemēram, siltumnīcu biznesu, augsne mums ļoti daudz ko piedod, un tas graudkopībā ir arī ļoti liels pluss. Tad, protams, pie esošās situācijas, kad izēvielu resursi ir sadārdzinājušies, arī viens no tādiem pārliecībām ir, ka, ja mēslojums ir dārgs, tad es skatīšos Excel tabulā, un principā, protams, tā ir lielākā izdevuma pozīcija. Attiecīgi, mēs samazinām kaut ko no lielākās šīs te pozīcijas, bet vai tas vienmēr ir gudrāks lēmums? Bieži vien ir tāds mīts, iesēšu starpkultūru, pārējais viss būs, mēslojuma nelietošu, ar to visu augsne arī tiks galā. Arī par mikroorganismiem, kad, teiksim tā, Āfrikā ir ļoti labi rezultāti, un tad jau arī Latvijā strādās. Un, ja es iedošu kaut kādus mikroorganismus augsnē, tad jau arī augsne šajā gadījumā pati tiks galā. Bet tā skarbā realitāte ir tur, paskatoties šo te Latvijas augšņu karti, mūsu augšņu cilmieži ir tādi, kādi tie ir, un viņi ir ļoti, ļoti dažādi. Ja neizbrauc ārā no zemgales, tad tā bilde liekas ļoti rožaina, tādā ziņā lauki līdzeni, daudz maz vienmērīgi, jo mēs zemgalē arī šeit mums netālu atrodas tomēr vairāk vai mazāk karbonāta augsnes, bet līdz ko mēs izbraucam ārā no šīs te velenu karbonāta augšņu teritorijas, tā bilde paliek raiba kā dzeņa vēders. Un bieži vien, piemēram, Latgalē braucot vienā pakalnā ir tādas augsnes un citā ir citādākas. Un tad ir jautājums, ja mēs visi strādāsim pēc vienas tehnoloģijas, pēc vienām rekomendācijām, vai tas rezultāts būs vienāds galā? Visticamāk, ka nebūs. Un vēl paspilgtinot šo situāciju, arī pēdējās augšņu analīžu rezultāti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā, arī pH līmenis Latvijas augsnēs diemžēl nav iepriecinošs, un te arī mums, protams, runa par uzturošo kaļķošanu vai vispār sākt kaļķot kā tā. Varbūt nekad nav darīts, un tās kartes ir tikpat raibas arī fosforu un kālija nodrošinājumam. Un jautājums ir, ja mēs uzticamies kaut kādam risinājumam, kurš sniegs brīnumus no zila gaisa, tad jautājums ir, kur tā mūsu ražošana, kā tas ekonomiski atsauksies mums gada jeb sezonas noslēgumā. Viens no tādām karstākajām vienmēr diskusijām ir art vai neart. Un es domāju, ka šeit puse paceltu rokas, kur ir aršanas piekritēji, un puse paceltu, kur ir bezaršanas piekritēji. Bet ja mēs tā atkāpjamies no šādām te par vai pret opozīcijām vai kā citādi, tātad es esmu izvēlējies kaut kādu konkrētu augsnes apstrādes tehnoloģiju, kas tad īsti ir man jāņem vērā, kā man lietot minerālu mēslus, jo augam ir svarīgi, lai sakņu sistēmas dziļumā būtu pieejamas barības vielas, un nevienmēr visās apstrādes tehnoloģijās tas ir iespējams, un ja arī tas nav iespējams, tad ir jādomā, kāda šī tehnika, ko esmu iegādājusies, kā tad šajā gadījumā
gadījumā liks minerālmēslu granulas piesēklas, zemsēklas blakus vai kā citādi, kā tad es šīs te barības vielas nogādāšu augam tur, kur tās patiešām ir vajadzīgas. Un pirms mēs vispār tā bez emocijām pieskaramies kaut kādai augu audzēšanas tehnoloģijai, mums ir jāsaprot, kas ir mūsu augsnes tips, un tā kā redzējām, tā karta ir ļoti raiba, kāds ir mehāniskais sastāvs, jo ļoti bieži mēs skatāmies uz kaut kādām ārvalstu pieredzēm, bet nepaskatāmies uz savu saimniecības situāciju. Un tas ir tas visa sākums īstenībā. Tad ir, kā jau minēju, barības elementu iestrāde. Kā tad īsti mēs iestrādāsim šo te barības elementus, vienalga, vai jūs audzējat konvencionāli vai bioloģiski. Ja barības vielas ir jāatgriež augsnē, tas arī ir būtisks faktors, un tad attiecīgi jūs varat izvēlēties arī konkrēto augsnes apstrādes metodi, sējmašīnas. Tad ir jāņem vērā, kāds ir veģetācijas perioda garums jūsu reģionā, jo, diemžēl vai par laimi, aizbraucot 15. martā uz Viļaku, tā situācija ir pilnīgi krasi diametrāla, kā piemēram Liepājas piekrastē. Un tas arī ir jāņem vērā, gan veģetācijas garums, cik ātri iesilst augsnes, kādas jums ir augsnes un kas veicina šo te ātrāku veģetācijas atjaunošanos. Arī tas ir ļoti būtisks faktors, kā uz to visu skatīties. Un tad, kad mēs pieņemam lēmumu, ja mēs izvēlamies kādu konkrētu augu audzēšanas tehnoloģiju, kāda tad būs jūsu tā disciplīna, jo tas kaut ko no jums prasa. Vai jums ir jāaudzē papildus starpkultūras, jālieto minerāla mēsla vai kas cits, un neviens nav atcēlis tie, kas ir mācījušies šeit universitātē. Prieks, ka mēs esam šeit, jo no šeienes arī tās zināšanas nāk. Tā augstseka, kas varbūt nebija mīļākā nodarbe laukopības priekšmetos, augu seka ir ārkārtīgi liela nozīme jebkurā gan augu audzēšanas tehnoloģijā, gan jebkādu jūs no šīm te augsnes apstrādes metodēm izvēlētos vai kurā pozīcijā jūs iestātos. Un ja mēs runājam par minerālu mēsliem, ja mums ir piemēram, mēs piekopjam aršanu, tad principā barības elementiem būtu jābūt sajauktiem aramakārtā. Un tas būtu no tāda teorētiskā viedokļa, no barības elementu apgādes augiem vispareizākais variants, jo tas ir vismaz 25 cm slānis, kur šīs te barības vielas augu atliekas tiek iejauktas. Tad, protams, atkarībā no šīs augsnes apstrādes metodes, labākais variants ir lokāla iestrāde šajā te zonā, tur, kur ir sēklas materiāls. Un kas Latvijā nav vēl gana populārs, bet lai gan dalīt riskus, gan iepērkot minerālu mēslus, iegādājoties, gan nodrošināt augus pavasarī ar svaigi pieejamām barības vielām, ir šis te mēslojums uz augsnes virsmas, kur ar lietus palīdzību pēc tam arī šis te barības elements nokļūst tālāk augsnē, bet te ir jāskatās, ka fosfors mums ir vismazkustīgākais. Tāpēc vienmēr padomājam par to, ja mēs izvēlamies kaut kādu tikai vienu krasu tehnoloģiju, kā šis te barības elements nokļūs tālāk pie auga saknēm. Tad, ņemot vērā šīs te starpkultūru jautājumu, tā pamatdoma ar starpkultūrām ir uztvert tos barības elementus, kas ir atbrīvojušies rudenī, un lai viņi nenonāk vidē. Tas ir tāda zaļā kursa prasība. Principā tās ir barības vielu uztveršana, augsnes. Arī Latvijā nav tā, ka mums šalkotu Kanzasas vēji par eroziju. Mēs tā varbūt tik ļoti varētu neuztraukties, cik par pārbagāti mitrām augsnēm un šo te barības elementu noplūdi. Un, ja mēs gribam iestrādāt šo te masu, kas ir no starpkultūrām, mēs attiecīgi ir jāizvēlās attiecīgi pareizs sēšanas termiņš šīm te starpkultūrām, jo jēga iztērēt naudu tajā, ka jūs septembrī iesēsiet starpkultūru un jau oktobrī būs lieli sali, tā ir vienkārši vējā izmesta nauda, bet ja mēs esam pareizi izdarījuši šo soli, kad mēs varētu arī kaut ko samazināt, ja tur ir tauriņu ziežu klātbūtne, arī slāpekļa mēslojumu. Ja mēs redzam attiecīgi šādu noplicinātu augsni bez jebkādiem resursiem, par kādiem mikroorganismiem iet runa, jo
mikroorganisms nav attiecīgi uzreiz garants. Tagad iestrādāsim, piemēram, 30 kg mikroorganismu kaut kāda maisījuma, smidzināsim vai ko citu darīsim, iestrādāsim augsnē, un man tūlītās ražas pieaugums būs plus 2 tonnas. Tā īsti nav, un lai tam mikroorganismam būtu krāsaināka dzīve, viņam ir nepieciešamas augu atliekas. Un bez tā nevar, un ja nav organikas augsnē, mikroorganismi strādā ļoti lēni, un tad ir jautājums ielikām, un kur tad tas viss palika, jo mikroorganismi daļēji arī patērē gan fosforu, gan kāliju, un attiecīgi mēs jau samazinām, ja tur mikroorganismiem jau augsnē nekā nav, mēs viņus pievienojām un neiedevām neko citu, tas patērē tikpat daudz barības elementus, noņem no šīs te bilances gan starpkultūras, gan mikroorganismi, ja augsne nav pareizi sagatavota. Mēs bieži vien paļaujamies, kad mēs saimniekojam uz esošās augsnes rezervēm, un ļoti daudz ir to situāciju, kad zvana saimnieks konsultācijā ar pārņēmis saimniecību, un iepriekš praktiski ar augsni nekas nav darīts, ir tikai ievākta raža, un tad mēs atgriežamies pie tā, ka mēs visu laiku izņemam no augsnes un neko neatliekam atpakaļ. Un ļoti labs veids, kā to asociēt ar dzīvi, iedomājieties, jums ir bankas konts, kurā ir nauda, un katru reizi, kad jūs izvedat pa kravai graudu, jūs saņemat par to kravu rēķinu barības elementu formā. Jums visu laiku par to ir no sava konta jāmaksā, jūs jau viņus iztērējāt. Un ja jums neieplūst nekas atpakaļ šajā kontā, kas notiek pēc laika, tur naudas nav. Tāpat ir arī augsnes barības elementiem, jo barības elementi nerodas no nekā, tie rodas tikai miedarbībā starp ķīmiskām, fizikālām un bioloģiskām šiem te procesiem. Un augsne nav tikai kaut kas bioloģisks vai tikai kaut kas fizikāls, bet tas ir komplekss, tā ir vesela sistēma, ko mēs citreiz labu gribēdamies degradējam. Un ja mēs taupam uz kaut ko, bieži vien tas ir īstermiņa ietaupījums esošajā sezonā. Un tāpēc ir jābūt pēc iespējas precīzākiem, ir jāsaprot, kas ir augsnē iekšā. Kur tad sākas mūsu atbildība? Mēs kā saimnieki, agronomi, pirms mēs pieņemam kaut kādu lēmumu. Tātad, kā jau minēju, augsne ir mūsu resurss, audzējam kultūra augus, vienvirzienā mēs visu laiku iznesam barības vielas. Bet, lai mēs šo te plūsmu apstādinātu, kas tam mums ir jādara? Viens ir, ko mēs varam darīt, minerālu mēslus lietot, attiecīgi vai nu pēc augsnes analīzēm kartējot vai izvēloties pēc iespējas piemērotāku NPK sastāvu, kas mums ir noderīgs konkrētiem kultūraugam, jo kultūraugiem arī ir dažādas vajadzības gan pēc fosforu, gan kālija. Nav tā, ka tikai fosforu vajag vai tikai kāliju, tāpēc tiek ražot NPK saturoši minerāli mēsli. Ja tas ir uz auga vajadzībām balstīts risinājums, tad ir dažādi organominerāli mēslošanas līdzekļi. Tas ir bieži bioloģiskajās saimniecībās, kur mēs ļoti intensīvi paņemam barības elementus un attiecīgi ļoti maz liekam atpakaļ. Ko tad tālāk? Risinājumi ir ļoti daudz, vajadzību ir vēl vairāk, un galvenais ir saprast, ka mums ir vajadzīga precīza resursu pārvaldība, nevis vienkārši no kaut kā atteikties. Protams, šis ir stāsts par barības vielām jeb mēslojumu, bet vispār kopā kontekstā nevis pa priekšu atteikties, bet pārdomāt, vai tas risinājums man kaut ko dos vai nedos. Tad šī NPK dalīta lietošana pusi, piemēram, pavasarī, pusi rudenī, arī lieliski pierāda sev rezultātus, ka jūs iedodat svaigi pieejamu barības elementu šo te devu, un attiecīgi, jo mūsu augsnes, ja jūs neesat kaļķojuši augsnes, atkal pH reakcija ir zemāka, un attiecīgi savā veidā dalot šo NPK, jūs arī menedžējat savus riskus, iepērkot, piemēram, daļu rudenī, daļu pavasarī NPK mēslojuma. Un tad ir slāpekļu izmantošanās efektivitāte kopumā, nemazāk ir mikroelementu loma, un par to es arī stāstīšu nākamajā tēmā, kā tad labāk lietot un pareizāk izvēlēties. Bet nobeigumam no manis īstenībā ir ļoti daudz, šausmīgi daudz taisnību, un nojukt var, ja nav savējās. Un jūsu taisnība ir jūsu saimniecības taisnība, nevis kaimiņa. Jo arī jūsu kaimiņam augsnes var atšķirties diametrāli citādāk kādā reģionā. Līdz ar to turieties pie savējās un mēģiniet rast savas saimniecības pareizo risinājumu.
Tieši pamatmēslošana ir tas process saukopībā, kas parūpējās no agroķīmiskās puses par augsnes auglības uzlabošanu. Pamatā jūsu ražu no pamatmēslošanas līdzekļiem veido vēsturiskais uzkrājums. Kas tad ir pamatmēslojums? Tie ir tie barības elementi, kas augsnē noturās salīdzinoši stabili. Tas ir fosfors, kālijs, kalcijs, magnijs. Kalcijam piemīt papildus īpašības, tad samazināt pH, uzlabot, kas ir ļoti būtiski visai Latvijas reģioniem. Bez pH kalcijs uzlabo augsnes struktūru, nodrošina labāku gaisa piemību augsnē, mazāku dabisko sablīvēšanos un veicina šo bioloģisko aktivitāti un barības elementu atbrīvošanos. Un, lai vispār mēs varētu novērtēt, vai visi augkopības procesi un agronomiskie procesi līdz šodienai izvēlētie strādā mums veiksmīgi, lieliski noder informācija par to, kā tad mums veidojās ražas. Šeit ir piemērs kviešu ražai. Latvijā reģistrēti, mēs redzam par gadiem pirms 10 gadiem mēs vēl bijām tādā zināmā jūtamā ražas pieauguma taisnītē. Pēdējos 5 gadus raža pieaugums ir apstājies, un ievērosiet vienu interesantu pazīmi. Ražas būtiski sākušas svārstīties. Un, vai tas ir kaut kāds jaunums? Izrādās, ka nē. Šis notikums ir visā pasaulē. Tātad, ko mēs pamanām, tieši tas pats. Ražas ir apstājušās 2 valstīs jau zinātnieki, vismaz neatkarīgie zinātnieki ceļ trauksmi, ka šīs ražības tomēr iet uz leju. Un, ko pamanīsiet, kad ir tas pats, pēdējos gados ir šīs ražu svārstības būtiski palielinājušās. Kas tad tiek parasti minēts kā cēloņi? Visbiežāk dzirdētais, un iespējams, ka lielākai daļai no jums arī ir pilnīga pārliecība, ka šis ir lielākais vaininieks. Klimata pārmaiņas, augu barošanās procesu nepilnības, augsnes apstrāde, neapstrāde, šķirņu selekcija, ražošanas veida maiņa. Es šodien pastāstīšu tīri par pirmām 3, pieminot klimata pārmaiņas. Ko tad zinātnieki mums līdz šai dienai ir parādījuši un pierādījuši? Vidējās temperatūras izmaiņa. Pasaulē vidējā temperatūra ir izmainījusies pēdējo 50 gadu laikā par 1,2 līdz 1,4 grādiem. Bet vai tiešām vidējās temperatūras maiņa var mainīt šādus tik lielu ietekmi atstāt uz ražību? Jo tomēr Latvijā mums šodien ir tāds vidējās temperatūras rādītājs, kāds bija Vācijā pirms 30 gadiem. Vācijā pirms 30 gadiem šādas problēmas mēs ar ražas svārstīšanos nesaskatījām. Tātad vidējās temperatūras nevar būt vaininieks. Bet uz ko klimatologi un arī lauksaimnieki ceļ galveno signālu? Jautājums nav par vidējo, jautājums ir par šīm ekstrēmajām svārstībām. Un visvairāk ražības ierobežo karstumu viļņi, kas ir ar stipri augstākām temperatūrām pēdējos gados, un tamdēļ ir vērts pievērst šam jautājumam uzmanību. Un es arī pilnīgi piekrītu, klimats noteikti ir ietekmējis absolūti visiem šo situāciju, un klimats ir tas, kas mums aicina uz pārmaiņām. Piejūras klimatu valstīs, tādas kā ir Lielbritānija un Dānija, šīs ekstrēmās temperatūras atšķirībā pret valstīm, kur ir piejūras un kontinentālā klimata miks, ir par 2 līdz 4 grādiem augstākas šodien. Tātad ir īstenībā būtiskas starpības. Tātad tik daudz šī piejūras klimata valstis necieš no šīs klimata pārmaiņām, bet visām ir vienalga šīs ražas svārstības. Un kas man to pierāda, tātad arī Dānijai un Lielbritānijai patiesībā šodien ir tie apstākļi, kas bija Francijai un Vācijai 30 gadus atpakaļ, un atkal neiet kopā. Vācijai, Francijai 30 gadus atpakaļ nebija šīs svārstības. Tas ir tas iemesls, kāpēc jāapstās no citas perspektīvas. Kas tad varētu ietekmēt un mainīt kaut ko mūsu ražošanā vēl papildus, un tie ir agronomiskie faktori. Tie ir ūdens, gaisa nodrošinājums augsnē, jau pieminēts iepriekšējā prezentācijā kā viens no galvenajām problēmām - temperatūra. Un es gribu uzsvērt, Latvijas klimatā, nevis citos, Latvijas klimatā mums ir problēmas ar temperatūras trūkumu pavasara sākumā. Un līdz ar to tehnoloģijai jābūt tādai, kas palīdz šo temperatūru kāpināt. Augsnes blīvums, organiskā viela. Latvijā dotā brīdī organiskā viela kā problemātika tiek uzskatīta tikai 9% valsts, tā kā 9% no platībām. Līdz ar to tā problēma jau ir stipri mazāka. Augsnes reakcija un barības elementu optimāla lietošana. Tas ir tas lauciņš, kuru es tātad palīdzu saimniecībām strādāt.
Īstenībā atbildes jau, kuri no šiem faktoriem mēs doto brīdi ir būtiski mainījušies, mēs varam rast jau arī auga aizsardzības dienesta ziņojumos, augsnes paskābināšanās, būtiski nepietiekams fosfors, nepietiekams arī kālijs, un gribu uzsvērt, 3. punkts - augsnes sablīvēšanās. Šīs ir tas faktors, ko es gribu pārcelāt. Kas tad man liek uzmanību pievērst šim 3. punktam? Šis ir lauks no ļoti, kā teikt, lojāla klienta Agrikonam, ārpus Latvijas robežām, bet šai saimniecībā jau 10 gadus vidējās ražas ir virs 9 tonnām. Taču viņš arī jau pārgājis uz minimālu augsnes apstrādi, un šeit mēs varam redzēt diezgan skaidrs pazīmes, ka klimats noteikti nebija tas, kas uz lauka ir sataisījis atsevišķās strīpās daudz labvēlīgākus agronomiskos faktorus, lai tā ražība un tā sabiezēšana rudenī ziemas kviešiem būtu veiksmīgāka. Šeit ir Latvijas piemērs, un šeit mēs varam pamanīt vēl pārējos faktorus, ko ir nosaucis auga aizsardzības dienests. Šī saimniecībā ir būtisks augsnes reakcijas pasliktināšanās pēdējos 5 gados, un fosfora un kālija mēslošana bijusi stipri zemāka kā iznese. Tātad tas ir radījis iemeslu, kāpēc mums principā sāk atšķirīgi ražību nodrošināt dažādi augsnes nogabali, tāpēc, ka tur ir citas īpašības mainījušās, tāpēc lauki paliek pleķaināki. Un augsnes apstrādes situācija arī šeit var pamanīt. Jūs redzat, arī šeit ir mazliet ieslīpi realizēta šī augsnes apstrāde, un atsevišķi centimetri 30 ir absolūti pliki. Šeit jau cerošana ir beigusies, šī ir stiebrošana. Principā tajās vietās, kur mēs redzam no iepriekšējā gada augsnes apstrādes strīpas, tur ir jau vismaz 20–30% ražas potenciāls neiegūstams. Šeit ir bilde par slāpekļa mineralizēšanās procesu. Tad jautājums man ir tāds, ja klimats dēļ ekstrēmiem izmaiņām mums apgrūtina auga attīstību par 2 dienām šodien, kā tas bija 30 gadi atpakaļ, tad augsnes apstrādes tehnoloģija, tīri kā piemērs šeit gan ir cukurbietis, to mēdz saīsināt no veģetācijas sākuma posma par 1 līdz 2 nedēļām graudaugos. Tā ir liela problēma, ļoti lielu laiku no veģetācijas atņem. Uzreiz varat savilkt paralēlis. Ja sausums iestājās maija beigās un jūnijā, cik tas augs ir sagatavojies kaut kam tādam? Tieši šīs te augsnes sablīvēšanās procesu dēļ. Vācijā ļoti atzīts augsnes zinātnieks, ka kopš tur bija 9 gadus jau sākusi attīstīties minimāla apstrādes tehnoloģija, jau tad cēla trauksmes un signālus, kad, dārgie lauksaimnieki, mēs drīz sagaidīsim ražas apstāšanos un nestabilitāti. Tas bija 2000. gadā, kad Vācijā tas problēmas vēl nebija. Un tieši šo procesu viņš izskaidroja no agronomiskās puses, principā to, ko jau Sandra pastāstīja, barības elementu un tajā laikā arī oglekļa kā barības elementa mikroorganismiem izvienošanās par pilnvērtīgi par augsni. Arkls veicina mineralizēšanos, arkls šī gadījumā ir tas, kas veicinājis arī bioloģisko aktivitāti. Neslikti mēdz norēģēt un nostrādāt arī apstrādes sistēma bez arkla, bet tomēr rūpējoties par dziļu apstrādi un iemaisīšanu. Un, kā redzam, līdz tiešai sējai. Mans mērķis nav nevienam tagad mainīt šo te apstrādes tehnoloģiju. Mans mērķis ir parūpēties par to, ka tad, ja saimnieks strādā ar mēslošanas tehnoloģijām mūsējām, lai šie mēslošanas līdzekļi strādātu. Mēslošanas līdzekļi nestrādās, ja nebūs manis iepriekš nosauktie visi agronomiskie faktori realizēti. Penetrometrs ir tas instruments, ar ko mēs varam pārliecināties, vai mums viss ir kārtībā ar augsnēm. Varam salīdzināt laukus, varam salīdzināt ar citu tehnoloģiju, vienmēr ejam līdz lauku dienās, iesaku pat ņemt varbūt šo te duramo, un mēs varam saprast, jo ilgāku periodu mums ir augsnes izspiešanās pretestība zem 2 bāriem veģetācijas laikā, jo labāk mums realizēsies raža. Protams, kad augsnes mitrums ietekmē šo izspiešanās pretestību, ja augsnes mitrums ir 25%, tad izspiešanās pretestība augsnē ir ļoti labvēlīga. Augi ar lielām saknēm var veiksmīgi izsist savu ceļu dziļāk uz dziļākiem augsnes slāņiem un turpināt tur audzēt saknes matiņus, bet ja tajā brīdī nebūs gaiss un nebūs temperatūra, tad bez tām īpašībām tāpat augs neveiks šo saknes attīstīšanu. Kaut vai augsne ir salīdzinoši mīksta.
Ja mēs mēram augsni pie sausākiem apstākļiem, protams, mēs varam sagaidīt, ka šī izspiešanās pretestība jau ir tajās robežās, ka sakne vairāk neaug. Tātad cenšamies nokontrolēt, ka mūsu tā tehnoloģija ir tā, kas parūpējās, lai šī blīvuma situācija kritiskajās robežās ir pēc iespējas mazāk veģetācijas periodā. Ūdens, gaisa, temperatūra, augsnes, blīvums ir tas, par ko mums ir jāparūpējās. Organiskā viela, es minēju, jo Latvijā ir optimālās robežās, un tieši tajās robežās, kad notiek organiskās vielas cikliskā nomaiņa. Mums nevajag uzkrāt organisko vielu, mums vajag, lai organiskā viela strādā un noārdās, mineralizējās un nāk aizvietotāji nākamā augumās. Mums nevajag, ka viņi stāv uz vietas. Un ja mums organiskā viela jau pārsniedz 5%, tas nozīmē, ka jums ir jāsāk pārvērtēt, vai jums nav organiskās vielas noārdīšanās problēmas. Un tas nav īsti veselīgs augsnes parametrs. pH un barības elementi ir tas, par ko mēs parūpējamies. Mēs veicam augšņu analīzes diezgan veiksmīgi. Principā mēs no Latvijas strādājam pa visu Baltiju. Katru gadu virs 100,000 hektāriem mēs paņemam augšņu paraugus, lai nodrošinātu jums mēslošanas kartes. Katram lauksaimniekam ir platforma, kurā ir redzami šie barības elementu nodrošinājums. Jebkas uz sarkano pusi, jebkuri nogabali sarkano pusi ar konkrēto barības elementu patiesībā sāk veidot jau zaudējumus. Šī platforma palīdz pēc tam piereģistrējot pareizo kultūra augu, kāds tur ir iesēts ar ražību, salmi novākti, nenovākti, veikti mēslošana ar organiskiem mēsliem vai kompleksiem mēslojumiem, ar kartēm vai bez kartēm. Tas viss ietekmē jauno karti, nākamo mēslošanas karti, un šī platforma palīdz vienmēr izvilkt, un tā moderns vārds upgradeot, pilnveidot un koriģēt nākamo mēslošanas karti priekš traktora, lai jūs tomēr novestu līdz sabalansētam barības elementu situācijai 4-6 gadu laikā. Mums ir unikāla informācija, tiešām teikšu ekskluzīva, tāpēc, ka pasaulē tādā kvalitātē principā ir viens zinātnieks 50 gadu laikā sakrājis datus par cik krītās ražība pie tāda un šāda agroķīmiskā rādītāja veselīgai augumaiņai, kur ir 4 kultūra augi. Tādai plašāk pielietotai. Tātad šie ir ražas rādītāji procentos. A nozīmē ir sarkanais, vairāk ir deficīts. Tas pats mums ir par kāliju, tas pats mums ir par fosforu, to augsnes reakciju. Augsnes reakcijai gribās piebilst, ka augsnes reakcijas mazāka izmaiņa jau veidot daudz lielāku ražas zaudējumu. Tā ir daudz agresīvāka uz ražas ierobežošanu. Visus šos datus mēs izmantojam, lai lauksaimniekam būtu iespēja izrēķināt. Cik tad ir jūsu ražas potenciāls jūsu esošajos laukos, ko darīt, lai šī situācija mainītos? Šeit ir dati no līdzīgi jau kā arī auga aizsardzības dienestam. Mums ir savējie dati 250,000 hektāri svaigākā informācija 2020. līdz 2025. gads. Mēs redzam, arī pilnīgi noteikti varam apstiprināties, fosforu līmenis ir pasliktinājies, kālija līmenis ir vairāk pastiprinājies, kā tas bija pirms 6 gadiem. Augsnes reakcija, visi šie rādītāji iet uz leju. Mēs zinām tos iemeslus. Šajos ekonomikas nestabilijos apstākļos mēs nevaram tik vienkārši šos resursus iegādāties. Taču mans uzdevums ir vienkārši jums pabrīdināt un parādīt, kāda riska jums pēc tam iestājās. Un kāda riska iestājās un kāda risinājuma tam ir. Tātad šeit mēs redzam, ja mums ir saimniecība ar šiem Latvijai raksturīgiem parametriem, agroķīmiski, mums ir zināmi kultūra augi konkrētie, mums ir cena, par kādu mēs kultūra augus pārdosim, mums ir cena, par kādu mēs izēvielas nopirksim, mēslošanas līdzekļus konkrēti. Mums ir kalkulators, kas izrēķina, vai jums ir izdevīgi, vai par tādu cenu jums ir izdevīgi vispār pirkt šo mēslošanas līdzekli. Kreisā pusē sarkanie stabiņi apliecina ko? Lai vienkārši zinātu saimnieks, ja nu gadījumā jūs samazinat mēslošanas līdzekļus, tad tas ir virziens, kā jums mainās lauks. 0 eiro ieguldījums mēslošanas līdzekļos, vidējais 1 gada, nākamos 4 gadus zaudējums ir 133 eiro. Tieši tāpēc, kad notiek paskābināšanās, netiek veikta uzturošā kaļķošana un netiek veikta barības elementu atgriešana. Tas ir zaudējums, ja mēs pārstājam mēslot. Nākamais posms ir, cik tad ir iznese, un iznesi atgriež un veic uzturošo mēslošanu ar kaļķekļa smiltiem vidēji 600 kg katru gadu. Tas izmaksā vidējais pelēkais stabiņš 105 eiro. Tas nozīmē, ka par 105 eiro mēs atpērkam šos zaudējumus. Ir izdevīgi, rentabilitāte ir. Un šeit ir šodienas cenas.
mēslošanas līdzekļiem. Tātad mēs redzam, ka mēs jau to varam nopelnīt. Trešais variants ir tad, kad mēs veicam agronomiski korekti pēc kartēm. Tas nozīmē, ka arī apgabali, kur barības elementi ir par daudz un viņu mēslošana nekādu iegūmu nedotu, mēs pārnesam barības elementus uz nogabaliem, kur ir deficīts, labojot augsni, un ja vēl ir papildus līmenis vidēji jāceļ saimniecībā, tad ieguldam. Tātad 105 eiro vietā, ja Latvijā mēslotu visas šīs 250,000 hektāri pēc kartēm, tas izmaksātu pie šodienas cenām hektārā 177 eiro, un būtu papildus uz ražas ieauguma šie 13,000% mums iedotu papildus nākamajos 4 gados, vidēji vienā gadā 117 eiro. Šeit ir visaugstākā rentabilitāte. Tātad lauksaimniekam ir pilnīgi precīzi dati par to, kas var veidoties ar viņu ražām, veicot korektu pamatmēslošanu. Es esmu bieži pamanījis, ka minimuma lībiha muciņa tiek pasniegta tikai prezentācijās. Bet tad, kad ir jāsāk runāt par mēslošanu, tad lībiha muciņas principi, tātad dēlītis, kas ierobežo ražu, kaut kādā veidā pazūd šis jautājums. Tas ir vitāli svarīgākais jautājums, kas lauksaimniekam var pacelt ražas. Un mēs piedāvājam aprēķinus, cik konkrētais barības elements uzlabo ražas rādītāju, piemēram, fosfors. Ja mēs atrisinām fosforu jautājumu, mēs redzam, ka tas ir visstraujākais ražas izlabotājs. Tas ir mazākais dēlīts muciņā. Uzreiz nākamais seko augsnes reakcija, un pēc tam seko kālijs. Magnīs ir automātiski strādājot ar kaļķakmens miltiem. Es ļoti strauji un atvainojos, ka tik ātri pārskrēju visai informācijai cauri, bet katru pamatotību tam, ko mēs apgalvojam, un vēl daudz papildus dažādu pētījumu apstiprinājumus, mēs parasti pasniedzam savos kursos un mācībās lauksaimniekiem, kuri ir veikuši pēdējā laikā augšņu analīzes. Mēs piedāvājam mācības, gan agronomisko pusi, gan arī izmantojot platformu, tad iemācam izmantot mūsu Agriport platformu, kurā var sagatavot mēslošanas kartes. Tā kā jautājumi beigās. Paldies jums par uzmanību. Tātad iepriekš jau redzēt ļoti skaistu skatu no Zemgales laukiem, kā tad izstāstā ainavs šobrīd arī ārā pa logu, viss skaists apsnidzis, parokam vaļā ārā ar apsi, es teiktu, viņš arī tur izstāst ļoti labi, ir pilnīgi noteikti pāragri spriest un spekulēt par to, cik te viņiem tur labi iet, vai kaut kas ir pa daudz, kaut kas pa maz, vai augstni, kuram sasala, kuram nesasala, bet visā vismā es teiktu, šobrīd uztraukumam nav pamata, bet to mēs runāsim pavasarī. Tas pats lauks, kādu laiciņu atpakaļ, rudens periodā, es teiktu, ka gana skaists lauks. Šogad tāds daudz mēs neredzējām. Lauks ir no Zemgales, un es pat teiktu, ka salīdzinoši grūti bija atrast tik labs lauks šogad. Bet ne visiem bija tik laba tā situācija, jo arī Zemgalē bija atrodami arī šādi lauki. Un dažādu objektīvu apstākļu dēļ, primāri jau pirmkārt vēlās sējas dēļ un nesenāca mums to rapsi sadzītajos vēlajos sējas termiņos, tur, kur mēs viņu gribētu redzēt. Un šī gadījumā, ja mēs pat pievēršam uzmanību, ko mēs tur redzam, tas ir, tur rapsi gan izvēl vispār nav, bet tur viņš sēts ir, tur ir citas kultūras, tur ir sārņaugi, tur ir viss, kam tur nevajadzētu būt, bet rapsim tur gana smagi iet. Un nereti vien daba mūs lutina ar tiem vēliem sējas termiņiem, ka parasti kaut kā mēs sadzinām tās aktīvās temperatūras summas nedaudz vēlāk rudens periodā, bet šis, ja pagājušā gada rudens nebija tas stāsts, un līdz ar to skatīsimies, ko mēs no tā lauka redzēsim pavasarī, bet lielas cerības es uz viņu nelieku. Bet kur tad mēs atrodamies ziemas rapša sēplatībām? Un te mēs redzam, kā tā dinamika mainījusies pa gadiem, un varētu teikt, ka mēs esam sasnieguši kaut kādu savu veidu ziemas rapša sēplatības griestus, un es teiktu, ka tie ir 140,000 hektāri, tā ir tā Latvijas platības, kur mēs diezgan stabili, normāli varam sasēties. Tajā brīdī jums nav kaut kādi objektīvi apstākļi, kas varētu traucēt mums to izdarīt. Un attiecīgi, līdz 23. gadam, teiksim, tā sasniedzām tā pīķi, tad, protams, notiek izsalšanas, kaut kāda lauka neiesēšanas. Esam nokritušies uz 100,000, mēģinājām pagājušajā gadā atkal kaut ko pacelt augšā, piesēļām to 133, lai gan sajūta līmenī likās, ka mazāk, un šobrīd pēc sajūtām, kas notiekās ar šī gada ražu, jeb sēplatībām, es domāju, ka mēs esam knapi virs 100,000, ievācot informāciju no mūsu sadarbības partneriem pēc pārdotās sēklas un viss tā, bet, protams, skatīsimies pavasarī, kad jūlijā mums būs gala statistika par to, kas tad ir pārziemojis un kur te mēs to atrodamies. Bet ko es to gribēju pateikt?
izskatās, ka tie 140,000 ir tā mūsu veselīgā augu maiņas sēklitība ziemas rapsiem, ka diži vairāk mēs arī vairāk viņu nevaram iespiest, lai saglabātu daudz maz veselīgu augu maiņu. Ja mēs skatāmies arī uz savām ražām, arī ko Gats arī minēja, lai viņš ir vairāk par graudaugiem, bet kaut kāda veida ražas griestus arī esam sagaidījuši jau. Un izstāst, ka diži vairāk mēs vairs nevaram un nedrīkstētu mums spiest iekšā to ziemas rapsi, lai mēs neataptos vēl sliktākā situācijā attiecībā uz ražību. Piemēram, skatoties, kas notiekās Zviedrijā, tur rapsis iet tikai katru 5. gadu iekšā viņiem augu maiņās, un tajā brīdī viņi kaut cik mēģina atvesļot augu maiņu, un tās ražas mēs bišķi labāks redzam. Šis dramatiskais skaitlis ir ziemas rapšu sēklitība pēc LLKC bruto seguma datiem par pērno sezonu, un es ceru, ka ieraugot šo skaitli, jūs uzreiz domāju, mani zemāk, man noteikti nav tik viņa augsta. Un ar tā domas arī liku, ka tas pie vidēji normāls ražas ejams 3 tonnām, tad tā arī mums sanāk. Kāpēc viņi ir nedaudz lielāki, varbūt, un es ceru, ka viņi ir lielākā daļai no jums, jo šeit ir ņemti izējas dati par to, ka pakalpojumos tika ņemta visa tehnika, teiksim, pakalpojumu kombains, tur pakalpojumu sēšana, smidzināšana un attiecīgi arī rapšu nogādāšana līdz tuvākiem punktiem un tā. Bet kā jums ir liekas, jums ir vairāk vai mazāk par šo skaitli? Es ceru, ka mazāk. Bet idejas, ka jā, 819, tas ir gan solīts cipars, bet ko es to gribēšu pateikt? Jūsu gadījumā noteikti tie 50%, kas sastāv šī gadījumā tehnikas izmaksas, tā jābūt sadaļai mazākai, bet tas, kas nemainās, plus mīnus auga aizsardzības līdzekļi, sēkla, mēslojums, tā pīrāga daļa, plus mīnus tāda arī veidojās visiem. Ko es to vēlējos pateikt, ka ziemas rapsis, redzot to, kur mēs esam ražībām, kur mēs esam sēklitītībām, redzot to, kā veidojās viņa pašizmaksas hektāri, daudz kļūdas nepiedos. Teiksim tā, jebkurš lēmums, ko mēs darām attiecībā uz ziemas rapsi, vai tas ir kāda produkta izvēle vai jebkurš mehāniskās darbības izvēle, viņai jābūt pamatotai, argumentētai un jānes labākais rezultāts. Kļūda labojams rapsis savā bilancē, vidējā normālā gadā negribēs piedot jums to. Bet kur tad šo visu nāk kortevu telkā? Kā tad mēs to visu redzam un kur mēs pie tā rapša varētu pieslēgties? Sanāk tā, ka pamatā korteva asociējas ar herbicīdiem, par to es arī šobrīd tikai runāšu, bet sezonas laikā sanāk apskatīt dažādās Latvijas vietās un arī ļoti interesants vietas arī Lietuvā, kas notiekās nezālēm. Tur ir ceļš izmaiņām laukos un gana savdabīgs nezāļu spektrs tiek ieraudzīts. Un pastīsimies arī aptaujājot šogad agronomus, ja pērnējā gada aptaujāt agronomus, kuras tad bija tās nezāles, kas mums sagādāja problēmas ziemas rapsī, vai vienkārši kuras mēs redzējām, tur teiksim tā. Kas šī ir par nezāli? Kurš var pateikt? Spulgot plaukšķene. Jā, tieši tā ir baltā spulgotņa plaukšķene. Gan vienkārši nezāle. Virza. Tieši tā. Tā būs airene. Viena no airenēm katrā ziņā no āriņu sugām, te mums, es domāju, nav ko kavēties, bet katrā ziņā šīs ir tās nezāles, ko turpina agronomi no izpildītājiem saimnieki minēt, kā problēma nezāles, kuras mēs redzam ziemas rapšu laukos. Sūreņu dzimte arī, un, protams, arī kaut kur vēgrītis parādās. Bet vai mums tam visam ir risinājumi? Kā jums liekas, es noteikti vedu uz kaut kādu risinājumu, to kaut kas jau noteikti būs. Bet, jā, Coca-Cola gan plaši zinām preču zīme, es domāju, ka visiem uzreiz ieraugot bildi ir priekšstats par to, ka viņš ir, teiksim tā, savu vietu tirgu izcīnījis produkts, visi mēs zinām, kas tāds ir, bet kaut kā katru gadu vai katru pat mēnesi mēs tāpatās redzam, ka reklāmas iet ar visu to, ka visi jau zina, kas ir Coca-Cola, bet savā ziņā tas kaut kāda veida standarts ir. Un tad mūsu gadījumā, ziemas rapšu kontekstā, tas mūsu standarts ar visiem herbicīdiem, kad mēs runājam par nezāļu ierobežošanu, protams, būs belkārs un metezmiks. Tas ir mūsu standarts, mūsu etalons, ar ko mēs vispār sākam. Un nerad vien pieņem kā pašsaprotam, ka visi jau zina, kas ir belkārs un metezmiks, bet es izmantošu laiku, lai īstenībā akcentētu, kas tad šie pa produktiem bija un kas tās galvenās viņu lietas. Tajā brīdī, kad mēs runājam par nezāļu ierobežošanu ziemas rapsī un belkāru metezmiks kontekstā, mēs uzliekam gana daudz 4 dažādas darbīgās vielas ziemas rapsi rudens periodā. Teiksim tā, mēs neatstājam vispār baigi daudz nezālēm izvēles par to, kas tur vispār varētu kaut kas palikties pāri. Un gan arilēks, gan piklorams, metezechlors,
Un aminopiralīts katrs ar savu veidā dažādām iedarbībām, kurš caur lapām, kurš caur augsni, kurš arī caur nezāļu saknēm. Teiksim tā, nezālēm vajag daudz variantu nav, kas varētu tur palikt pāri. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par nezāļu spektru, ko tad belkārs un metazmiks ierobežo, būtu vienkāršāk man pateikt nezāles, kuras viņš neierobežo, bet, teiksim tā, es teiktu, viņam nav tukšo caurumu, izņemot ar vienu nezāli, varbūt, par kuras pieminēšu nedaudz vēlāk, kā tad viņš varētu veidoties kā jauns risinājums nākotnē, kā mēs varētu viņu ierobežot. Bet, teiksim tā, spektrs iepriekš arī nosauktiem nezālēm, mēs jau viņu noklājam šobrīd šo herbicīdu risinājumu. Tātad nāks rudens, sēsim atkal rapsini, kur mēs neliksimies, sāksim runāt arī mēs ar Ineses tirgu, kurš ir tīksies brīdis, kad sāk kaut kādas smidzinājumus, laidīsim ārā informāciju, bet tā galvenā lieta, kas ir jāatcerās, vienmēr tās 3 līdz 4 lapas. Katru gadu, protams, ir saudabīgi apstākļi, tad ir pa karstu, tad ir par slāpi, tad ir kaut ko gribam citu likt kopā, sākt gramincīdu vai sākt regulātoru. Vienmēr ir nedaudz izaicinoši šis laiks, kurā viņu ievietot schēmā, bet gana veiksmīgi esam vienmēr tikuši to galā un noteikti sazināties ar mums, lai atrastu to piemērotāko laiku tā produkta smidzināšanai. Aireni iepriekš arī tika nosaukt kā viena no nezālēm, un tajā brīdī, kad mēs vēl runājam par parasto aireni, jeb nerezistento, tad mēs kaut cik vēl kaut kā tiekam galā. Bet tas, kas mums nāk diezgan masīvi iekšā, mums ir aireni cieši graudaugos un cieši rezistenti. Gana daudz vietās Latvijā, un tajā brīdī, kad viņi nonāk līdz ziemas rapsim, tad tie lauki izstās diezgan bēdīgi. Tur ar rapsim diezgan sarežģīti vispār konkurence notiekās ar šo kultūru augu, un tur raps tiek izēsts diezgan pamatīgi laukā. Arī šeit zālē zina saimnieks, kuriem tādi rapšu lauki ir redzami, un labā ziņa tā, ka mums šeit būs risinājums. Tad šeit mēs arī redzam video, kur ir lietots produkts un kur ir nav lietots, bet idejas, ka tā iztītos lauks pavasarī, kur ir zaļā airenes daļa kā paklājas. Iepriekšēji nezāle tika pieminēta kā virza. Virza arī ir viena no tām sarežģītajām nezālēm, kas netik daudz kā sarežģītajām. Graudaugos mēs zinām, kā tik galā cieši ir rezistentu, tur zinām, kurš darbīgo vielu grupas izvēlēties. Rapša gadījumā, ja mēs lietojam belkāru metazmiks, tad mēdz būt tā, ka nedaudz kaut kas no tās virzas paliek pāri, bet tad nāk tāds produkts kā Novakarb. Un Novakarb ir produkts, kas pagājušajā gadā pirmo reizi, tika reģistrēts un arī tika lietots Latvijā arī komerc platībās, jeb saimnieku laukos. Un šis ir tas, super advancētais gramincīds ar arī 2 lapu piešprici, kurš sakārtos šīs samilzušās sarežģīto viendīglapu problēmas, kas nāk jau no graudaugiem, kur mēs esam izveidojuši dažādu veidu rezistents nezāļu sugas, arī tās pašas sarežģītās lapsas, tas vulpīs, rezistentā airena, kas bija iepriekš norādīta, tieši Novakarbs būs uz to savu specifiku, tas, kurš to sakārtos. Un Novakarbs sastāv no Arileks, kas jau no belkāra mēs zinām, bet tā galvenā lieta ir propizmīds. Propizmīds būs tā darbīgā viela, kas kontrolēs tieši tos sarežģītos viendīglapus, kā arī būs arī efektivitāte uz to virzu, kas varbūt būs palikusies pēc belkāra metazmiks kaut kādā minimālā daudzumā. Bet nedaudz par to specifiku, ar ko te viņš atšķirās, jo ja līdz šim mēs zinām, kā mēs esam strādājuši ar herbicīdiem tajā ierastajā manierē, jo siltāks, jo labāk, un tur zinām tos visus pareizos parametrus, tad šī gadījumā tas pilnīgi pretējs stāsts. Novakarbs nākā pēc sezonas belkārs metazmiks, un tad tajā pašā rudenī pēc iespējas vēlāk, tas ir oktobrs, novembris, ir tie indikatīvie mēneši, bet pēc fakta tas ir, mēs gaidām, kad augstnes temperatūra būs zem 10 grādiem. Tik līdz augstas temperatūras sasniedz 10 grādus slieksni un sāk kristies, tad ir īstais laiks smidzinājumam. Kamēr nesals ciet smidzinātājs prauslis, varam droši strādāt ar produktu un viņš savu efektivitāti parādīs. Pilno efektivitāti redzēsim pavasarī pēc produkta lietošanas rudens periodā. Bet nāk pavasars, tas, kas mums tagad ārā aiz loga ejam cauri secīgi, tik ilgi, kamēr tirgo arī citi herbicīdu risinājumi ziemas rapsī, tik ilgi būs arī tādam produktam kā Corvetto, ko darīt. Corvetto noteikti ir plašāko spektru no pavasara produktiem, ko mēs varam ziemas rapsī izdzēst, jeb salabotās kļūdas, ko mēs rudens periodā neesam sakārtojuši, un attiecīgi mēģinam ietrāpīt to labāko laiku, kurā tad ietrāpīties tieši ar Corvetto smidzinājumu. Bet vasaras rapsis ir tā kultūra, kur šogad vairāk saimnieki jau zina, ka ir ieplānojuši savas eplatībā, kas iepriekš nebija to plānojuši. Viens ir objektīva apstākļu dēļ, kas bija rudens periodā, ka neiesē tik, cik gribētos. Viena daļa ir, kas jau izņēma laukā iesēto, un trešā, kas vienkārši plānveidīgi tam pieiet. Bet vasaras rapsis ir tā kultūra, kas tāpat tās
Ir un būs, un kaut kur viņiem mums vienmēr ir jāatcerās arī zemgalē par to. Metazmiks, tur nav mums daudz ko kavēties. Metazmiks Lontrēls produkts, ko mēs atceramies ziemas, bet vasaras rapsī lietošanai, nāks pavasars, tad arī skatāmies. Tālūk, tas no manas puses īsumā viss. Uz jūsu jautājumiem es jums atbildēšu starpbrīdī un arī pēc tam noslēguma diskusijā. Tā kā lai jums veiksmīga diena un turamies. Paldies! Kā tad palīdzēt augam labāk uzņemt barības vielas, attiecīgi izmantojot ārpussukņu mēslojumu un biostimulantus? Dzirdams tāds teiciens, ārpussukņu mēslojums un biostimulanti, tāda niekošanās jau ir īstenībā, to ražu īstenībā tā nemaina. Bet situācijā, kā arī Gatis stāstīja un es iepriekš stāstīju, ja visi parametri sakrīt, viss ir kārtībā, organika ir, barības elementi ir, apstākļi ir, viss ir kārtībā, neko lieku nevajag, turpinam audzēt. Tad, kad ārējie apkārtēji apstākļi pasaka nē, ko darīt tādā situācijā? Un pēdējie 3 gadi mums ir bijuši krietni izaicinoši šajā ziņā. Un jā, mēs vienmēr atsaucamies uz tiem ārējiem vides apstākļiem, bet tas pamats jau ir kaut kas nav bijis pamatā, lai pēkšņi uztrauktos par ārējās vides apstākļiem. Mēs redzam dažādas situācijas uz lauka. Viens ir, mēs pavasarī redzam tādus sarkanīgi violēta krāsojuma augus. Protams, šeit mēs atkal attiecamies un atnākam atpakaļ uz šīm pazeminātām temperatūrām pavasarī, un tas skaidrais vēstījums ir, sakņu sistēma vēl nav aktīva, bet līdz ko parādās siltāks gaiss virspusē, veģetatīvā masa, viss lapojums sāk strādāt, bet barības vielu nav. Un šeit arī ir stāsts, ar ko te vēl varētu runāt un diskutēt par to, ar ko aiziet gulēt augs, ja pārziemot pirms ziemas. Tad ir dažādi salnu postījumi, mēdz gadīties, kad ir arī herbicīdu bojājumi, ja nav pareizi attiecīgi formulēts produkts. Un arī kas lietošana rada sekas auga lapām. Un, protams, arī ziemas rapsim, arī vasaras rapsim bieži vien kaut kādas bāku tvertņu maisījumi attiecīgi mums arī sagādā problēmas. Labā ziņa visā šajā situācijā, kad ja nu gadījumā ir kaut kāds apstākļus, ko es neesmu ievērojis, es nevaru viņu kompensēt pilnībā, bet mēs varam kaut ko darīt lietas labā ar ārpussukņu mēslojumu. Un tas ir viens no veidiem, kā kompensēt kaut kādā konkrētā laikā un vietā barības elementus, ko augs kaut kādā mirklī nevar uzņemt no augsnes, bet tas nav stāsts par to, ka viņu tur vispār nav. Jo pēc būtības mikroelementus mēs varam kompensēt, jo arī augsnēs Latvijā mikroelementu saturs ir ļoti, ļoti niecīgs. Tas ārpussakņu mēslojums ir vienīgais veids, kā mēs šo varam izdarīt. Un, ja mēs tendējam savu stratēģiju, kas tagad slāpekli, fosforu vai kāli iedošu visu caur lapām, diemžēl varēs sagaidīt to vilšanos un tad teikt, ka solītā tehnoloģija nav nesusi kaut kādu labumu. Šie dati ir no Jāras R&D vietas Haninhofā, Vācijā, kur laboratorijas apstākļos ir arī lauka dati un laboratorijas apstākļi, bet šajā slēgtajā vidē mēs labāk varam redzēt šos barības elementu uzņemšanos. Šis konkrēti piemērs ir ziemas kviešos. Mēs redzam, ka barības elementi mikroelementu veidā, jeb šie mikroelementi ir vajadzīgi visu cauru auga attīstību. Ko tad lietot? Kā lietot? Strīds parasti ir par gramiem litrā, par kaut kādu formu, par to, kurš produkts, kur labāk un kur sliktāk, un tikai šo un nevienu citu. Un, lai kliedētu tādus mulsumu un mītus, parasti ārpussukņu mēslojumu gatavo no dažādām izejvielām. Un, ja mēs skatāmies uz barības elementu, no barības elementu viedokļa, šī formulācija, jeb kas šajā produktā ir iekšā, var būt atkarīga, kā strādās, cik ātri strādās, kā strādās produkts, ir atkarīga no konkrētā avota, kas tiek izmantots radot šo ārpussakņu mēslojumu. Un tā starpība par to, kad mēs bieži vien izvēloties lētāku risinājumu, pieņemsim ņemot sāļus,
Mums produktu grupā ir lieliski produkti, Jara Terra Kristalon, kas arī, protams, tiek izmantoti ārpussakņu mēslošanā, bet tie nav piemēroti mēslošanai caur lapām kā tādām. Par šķīdumiem tie jau ir konkrēti izšķīdināti sāļi. Ir dažādi šķīdumi, ko arī uz tirgu varat ieraudzīt vienkārši izšķīdināts, piemēram, tas pats kristalons un tiek pārdots iepakojumā, un tas ir šķīdums, bet nav formulēts. Un šeit es skatītos uz to, ka mums ir jātiecās uz formulētu produktu. Ja nē, jūs šim lētajam produktam pievienosiet virsmas aktīvās vielas, vēl visu ko citu, un gala rezultātā neizskaitot, jūs pat pārsniedzat kaut kāda formulēta produkta cenu. Tad tirgu ir sastopami arī helāti, kas sākotnēji tika radīti siltumnīcu biznesam, lai mazinātu kaut kādu savstarpējo barības elementu sajaukšanos un tas būtu brīvāk pieejams šajos barības šķīdumos, un suspensijas koncentrāti, kas ir vājāk šķīstošu barības elementu, dažādi suspendētu, plus formulācijas palīgvielas radīti produkti. Atgādinu, ka mēs esam graudkopības nozare, un mums ir svarīgi nevis risināt sekas uz lauka, ko mēs īstenībā nedrīkstam pieļaut pie straujas auga attīstības. Mēs bieži vien pat īstenībā nokavējam īsto laiku un īsto vietu, kad lietot kaut kādu konkrētu produktu. Bieži vien ar šķīdumiem mēs varam panākt to, kad mēs varam apdedzināt lapas, tad augam ir šis stress, sāļus lietojot šis šķīdums no lapām, iztvaikojot atņem augam iespēju, tad pēc ūdens iztvaiko ūdens un attiecīgi rodās dažādi bojājumi. Un ir šīs suspensijas koncentrāti, kas ir galvenais arī Jaras fokus, nevis tikai tāpēc, ka tāds būtu jāražo, bet tā kā laukopībā ļoti bieži mēs nokavējam īsto laiku, kad lietot produktu, mēs attiecīgi šo suspensijas koncentrātu lietojam jau laicīgi, zinot konkrētu auga attīstības stadiju, kombinējot to ar dažādiem auga aizsardzības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot šīs barības vielas jau ilgtermiņā līdz 3 nedēļām uz lapu virsmas, un augs var baroties pakāpeniski, un nebūs tā situācija, kad mēs būsim kaut ko nokavējuši. Biostimulants nav jāuztver kā pamat līdzeklis saimniecībā. Biostimulants ir domāts, lai kaut kādā konkrētā brīdī uzlabotu auga vielmaiņu vai uzlabotu šo barības elementu uzņemšanos. Biostimulantos iekšā kā tādos ir dažādas organiskās skābes, visādi ekstrakti no jūras zālēm, augiem, tad aminoskābes, mikroorganismi, un nav vērts cīnīties, cik aminoskābju grupu ir kaut kādā konkrētā produktā, ja no tā produkta strādā tikai viena grupa konkrētos apstākļos. Tāpēc šis nav izšķirošais. Un biostimulanti nav tas, kas tajos ir iekšā. Biostimulanti ir tas, ko tas dara. Šeit ir izmēģinājums no Latvijas LBTU mācību pētījuma saimniecības vecauces ietveros šķirnes kāgen, ziemas kvieši. Bet galvenais, ko šajā mirklī mēs gribam parādīt, šeit pat nav stāsts par ražas pieaugumu kā tādu. Jo šeit, protams, būtu jāskatās atpakaļ apstākļi, kādi ir bijuši, vai ir bijis sausums, vai mitrums pārlieku liels, kaut kādi apstākļi, konkrēti augsnes apstākļi, lai varētu saprast, kāpēc pēkšņi kaut kāda kombinācija ir devusi 2 tonnas pienesumu ražā. Bet stāsts ir par to, ka Latvijas apstākļos mēs esam testējuši arī šos produktus, un viņi lieliski strādā. Nākamais stāsts ir par to, kā tad rīkoties praksē, kurās tad auga attīstības stadijās mums kas būtu jālieto. Un tas ir tas svarīgākais, kas mums palīdz izvēlēties konkrētu produktu vai konkrētu laiku un vietu. Tātad, vispirms, jāsaprot konkrētā kultūra auga kritiskās augšanas stadijas. Tas nenozīmē, ka tas ir tā kā kritiski slikti, bet tā ir cerošana, kad notiek šūnu dalīšanās, strauja augšana stiebrošanas fāzē. Pirms ziedēšanas ir ārkārtīgi būtiski, lai augam ir enerģija. Un bieži vien aizmirstam, ka arī karoga lapa, tā pēdējā lapa, kas baro, tas ir tas solārais panelis, kas baro augu attiecīgi pēc tam tālāk līdz nobriest raža, un arī tad tajās situācijās mēs nevis tikai zaļinam, bet mēs dodam, tad tajā situācijā ir jābūt augam attiecīgi arī nodrošinātam ar barības vielām.
Par barības elementu nepieciešamību, jo, lai nav tā, ka mēs ar boru skrienam kviešos, bet rapsim neiedodam, mums ir jāapzinās, kādi barības elementi ir tie būtiskākie un kurus es varu kompensēt ar ārpussakņu mēslojumu. Tad ir attiecīgi es izvēlos produktu, vai nu es tur dzēšu ugunsgrēku, man ir kaut kādas trūkuma pazīmes. Un, tā kā Jara arī piedāvā šo lapu analīžu pakalpojumu tieši Jara Vita produktu lietotājiem, tad ir ļoti svarīgi saprast, vai šī stratēģija, ko mēs esam izvēlējušies kaut kādā konkrētā gadā, konkrētā laukā, konkrētā kultūraugā ir strādājusi. Tāpat kā arī lapu analīzes dodoties ziemot augam ir vērtīgas un arī pavasarī pamostoties. Un tad atkārtošana zināšanu māte ir svarīgākie posmi auga attīstībā pats sākums, 3-4 lapas, jā, zinu, vienmēr ir sāpīgs smidzinājums, bet attiecīgi tā ir tā stadija, kad veidojas ražas potenciāls jau sākumā. Tad ir tikko atsākot veģetāciju, tās ir principā cerošanas beigas, stiebrošanas sākums. Tad arī ir šīs ļoti straujas attīstības fāzes, un attiecīgi šajā gadījumā šie mikroelementi ir ārkārtīgi būtiski. Un ja jūs neiedosiet kādā no šajām stadijām, bet, piemēram, pēkšņi atcerēsieties 49. stadijā man piedāvāja baigi labo piedāvājumu, un es došu, būtiski tas ražu vairs neietekmē. Tas varbūt nepadarīs sliktāku situāciju, bet attiecīgi mēs neredzēsim. Šie ir tādi mūsu galvenie produkti, konkrēti ziemas kviešos, Jara Vita, Cerejas, Mankozīna un Gramitral Plus. Tad ir ziemas kviešos, ja mēs runājam par biostimulantiem, redzot rezultātus, tad viens ir atkarībā kāds produktā ir sastāvs, mēs attiecīgi, ja ir vajadzība, vēlasēja, kaut kāda nelabvēlīga apstākļi, vai gribam pastiprināt sēklu dīdzību un sakņu veidošanos, mums ir Jara Vita Optinoja, tas ir rudenī. Un pavasara cēlienā ir tātad cerošana, pirms stiebrošanas, jaudīgai, efektīvai slāpekļa uzņemšanai, tas ir papildus. Šo programmu, ja ir Optivī produkts, var lietot arī bioloģiskajā saimniecībā, tas ir bioloģiskajā saimniecībās lietošanai reģistrēts. Un otrs cēliens būtu līdz 40. attīstības stadijai, jo pēc tam jau lietots produkts varētu būt jau vairs tikai uz proteīna un kvalitātes lietojumu. Un, protams, vēl ir attīstības stadija apmēram 60, kas arī šogad iepriekšējā gadā rādīja labus rezultātus, bet ņemot vērā šo schēmu, atceramies vēl, ja ir kritiski apstākļi no ārējās vides pirms salnām, pēc salnām, sausuma periods vai kā citādi augsts cieši kaut kādu konkrētu apstākļu dēļ, tad Jara Vita Optivī būs arī piemērots izejot ārpus schēmas. Par ziemas rapsi. Ziemas rapsī bors ir akūti nepieciešams. Kaut kādā veidā mēs kaut ko varam arī no kālija kompensēt, tas nav ne kilogramos, ne tonnās, bet mazliet nedaudz lietojot arī straujas attīstības fāzē. Un pirms ziedēšanas ļoti svarīgs ir fosfors un bors, jo tas veicina ziedputekšņu fertilitāti un sēklu aizmešanos. Un šeit ir mums Brasitral grupas produkti 2, kas ir plaši pielietoti saimniecībās. Un, ja mēs skatāmies no biostimulantu viedokļa, tātad rudenī attīstības veicināšanai ir vēla sēja, augi nīkuļo, tad mēs varam lietot Jara Vita Optivī vai Optinoja atkarībā no lauka apstākļiem. Tas ir, varētu izvērtēt ar individuāli konsultācijā. Un Jara Vita Flostrel, tas ir pamatprodukts rapsim, kas veicina ziedēšanu un arī atsaucoties uz iepriekšējās sezonas saimnieku atsauksmēm, jau vien vizuāli, ne tikai ražā, bija redzams, ka tā ziedēšana ir ilgāka un intensīvāka. Lai stimulētu auga augšanu un vispār nodrošinātu auga augšanu, tad Jara piedāvā šos risinājumus, gan pamatmēslojumus, gan slāpekļa sēra saturošu minerālu mēsli un attiecīgi arī organominerāls bioloģiskajām saimniecībām. Tad ir Jara Vita produkti, kā ārpussakņu mēslojums un Jara Vita biostimulanti nākuši klāt, bet ar nemainīgi labiem rezultātiem. Tā, šodienas jautājums, kas ir man iedots apspriešanai, cik daudz tad slāpeklis būs nepieciešams 2026. gadā. Šis jautājums droši vien ir aktuāls katru sezonu, ne tikai šogad īpaši. Un ja man ir jāatbild uz šo jautājumu šeit un tagad,
tad saku godīgi, man nav ne mazākās jausmas. Un īstenībā uz šo jautājumu es nevarēšu arī atbildēt sezonas sākumā, tas ir aprīļa sākumā, kad visiem būs aktuāli, un arī sezonas laikā šo jautājumu varēs atbildēt tikai pakāpeniski, saprotot, kas tad notiek konkrētajā gadā un kā tas veidojās. Kā tad mēs varam saprast, kas notiks uz lauka, jo šodien es gribēšu jums iedot vadmotīvus un instrukcijas, kā tad rīkoties un kā tad saprast šo te mēslojumu apjomu nepieciešamo sezonas ietvaros un kā nonākt pie optimālas ražas iegūšanu. Ja paskatāmies, kā mēs esam parasti plānojam, tad šie 170 kg iedotā slāpekļa mēslojumi nekādā gadījumā negarantēs jums to, ka būs 7 līdz 8 tonnas ražas sezonā, ko jūs varēsiet iegūt. Jo šeit arī ir viens pētījums izmēģinājumu lauciņos, un kā jūs redzat, ir tāds pilnīgs mākonis pretīm tam, cik daudz slāpekļa sezonā izlietots un cik daudz tad attiecīgi raža pretīm ir dabūta. Līdz ar to mēs nevaram nekādā veidā vadīties no izrēķinot šodien, cik mēslojums būs sezonā nepieciešams. Bet ir taču kaut kāds instruments, kaut kāds vadmotīvs, kā mēs varētu to visu saprast. Principā tā ir kontrola sezonas laikā šim te slāpekļa mēslojumam. Lai to labāk izprastu, paskatīsimies, kā tad slāpeklis augos tiek uzņemts un kā viņš darbojās augsnē. Protams, raža aiznes projām slāpekli no lauka, un to mēs varam izrēķināt, to mēs zinām, cik 1 tonna vai ar salmiem vai ar graudiem aiznes, un tas veido to kopējo daudzumu. Bet kā šis slāpeklis veidosies sezonas laikā, cik daudz nāks ārā no augsnes un cik daudz mums vajadzēs palīdzēt, ir ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē. Kā jau te minēja, temperatūra, mitrums, gaiss un viss pārējais. Līdz ar to ļoti saprast, kā mineralizēsies augsnē šis slāpeklis, un pilnīgi iespējams, ka pie ļoti labvēlīgiem laika apstākļiem var atbrīvoties pat līdz 300 kg slāpeklis, un ideālā variantā mums vispār nebūtu nepieciešams dot papildu mēslojumu. Bet daba mūs nelutina, un tomēr papildu mēslojums ir nepieciešams, un šeit es gribu uzsvērt, ka slāpeklis ir papildu mēslojums. Tātad nokontrolēt to, cik daudz ir augsnē iekšā šis slāpeklis, cik daudz viņš konkrētā sezonā atbrīvojās, un nokontrolēt, cik ir papildus jāiedod šis slāpekļa mēslojums. Un skatīties arī līdz sezonas laikā, kā šis papildus iedotais slāpeklis atbrīvojās, un cik augiem viņš būs sezonas laikā tad īstenībā nepieciešams. Ja mēs skatāmies tieši uz augsni un par atbrīvošanos un slāpekļu mineralizāciju augsnē, gribu atgādināt šo te augsnes komponentu aplīti, ļoti būtiski, lai ūdens un gaisa attiecība būtu pareiza. Un vienalga, vai tas ir sausais gads, slapjais gads vai kāds cits ekstrēms gads, tiklīdz būs novirzes, būs pārāk daudz gaisa iekšā augsnē, būs pārāk daudz šīs te poras, augiem tiks ierobežot barības vielu uzņemšanu. Vienkārši mikrobioloģija nespēs pilnvērtīgi darboties. Pārmitrā gadā savukārt būs otra galējība vai sezonas laikā kaut kādos atsevišķos posmos, kad ir ļoti liels šis te ūdens nodrošinājums augsnē, attiecīgi augiem izteikti trūks šis te gaiss un atkal tiks apgrūtināts šīs barības vielu nodrošinājums. Tad kontrolējam, skatāmies līdz, kas notiek ar augsni un kā atbrīvojās no augsnes šis te. Otrs variants, kam ir jāpievērš uzmanība, kā darbojās tātad šis papildu mēslojums, ko jūs augiem dodat konkrētajā situācijā. Mēs nevaram izmainīt laika apstākļus un nevaram domāt, ka tagad nākošais gads būs tas ideālais, ka nebūs nekādu pārsteigumu. Gads jau rādīja, pārsteigumu būs, daba mainās, viss notiek. Līdz ar to mēs nevaram izmainīt to, ko mēs nevaram, bet mēs varam saprast, kas notiek tajā situācijā un pieņemt vispareizāko lēmumu un atrast vispareizāko risinājumu. Un šī brīdī, kad mēs izprotam arī, kā šis slāpeklis augsnē darbosies, atbrīvosies no mūsu iedotā mēslojuma, cik efektīvs viņš būs, šeit mēs varam izvērtēt tos brīžus, kad mēs varam ietaupīt šo te slāpekļa mēslojumu, vai tieši otrādāk, diemžēl, ir jādod lielākas devas, lai konkrētajā gadā mēs varētu dabūt to maksimālāk labāko ražu iespējamo. Visbriesmīgākie laika apstākļi ir tad, kad augsne ir pārmitra, kad ir ļoti daudz šī mitruma un nedod Dievs vēl ir zemes temperatūras. Šī brīdī patiesībā veidojās vislielākie slāpekļa zudumi no augsnes, jo šis slāpeklis augi vēl nav sākuši savu attīstību, nenotiek pilnvērtīgi šī augsnes mikrobioloģija, un īstenībā šeit ir vislielākie šie slāpekļa zudumi, līdz pat 70%. Šādas situācijas Latvijā ir ļoti raksturīgas šajos augstajos slapjos pavasaros,
ietvaros. Līdz ar to ļoti būtiski ir izvērtēt, kad uzsākt šo pirmo slāpekļu papildu mēslošanu, jo tādā veidā jūs varat ietaupīt neliederīgi neizlietot šo slāpekli, kas tālāk sezonā iespējams būs ļoti, ļoti nepieciešams. Situācijas, kas mūs ļoti bieži baida, ir otra, kad ir šis mitruma nodrošinājums augsnē ļoti maz, respektīvi ir sausais periods un ir augstas gaisa temperatūras. Šī gadījumā slāpekļu zudumi nav lieli, jo šis slāpeklis faktiski paliek uz augsnes, un tāda situācija pārsvarā mums ir karoga lapas stadijā vai jau zaļās vārpas stadijā, kad mēs veicam proteīnu mēslošanu, un šis liekais slāpeklis nekur neaizplūdīs, nekur neiztvaikos gaisā. Tie zudumi ir salīdzinoši minimāli. Viņš paliks tālāk salmu pārstrādē, viņš tālāk paliks šeit mikrobioloģiskai aktivitātei, ja viņš neliederīgi izmantosies, un jo ir sausāk un sarežģītāk šie apstākļi, līdz ar to ir jāizvērtē. Varbūt slāpeklis pat ir jāiedod vairāk, jo viņa šī efektivitāte ir zemāka, bet atkal ir jāskatās, līdz kuram brīdim ir jēdzīgi papildināt šo slāpekli, kad ir tā robeža, kad ir jāapstājās, jo tā efektivitāte ir ļoti, ļoti zema. Ideāls variants, protams, ir optimāli augsnes nodrošinājums augsnē, optimāls gaisa temperatūra. Šī brīdī viss iedotais slāpekļu papildu mēslojums ļoti efektīvi darbojās augsnē, ļoti labi strādā un augiem ir viegli pieejams. Bet arī šī periodā ir vērts nedaudz pakontrolēt šīs situācijas un nepārmēslot augus un atkal neiztērēt lieku slāpekli tur, kur viņš jau tā labi strādā. Un šī periodā arī no augsnes ļoti labi atbrīvojās no organiskās vielas esošais slāpeklis. Līdz ar to šis arī reizēm ir ļoti kritisks moments saimniecībās, kad īstenībā to slāpekli var pietaupīt atkal kādam citam brīdim, ir jākontrolē, cik tas slāpeklis ir nepieciešams. Bet tur būs tālāk arī viens slaids par šo tēmu. Kā jau minēju, tātad vislielākie zudumi slapjā augstie pavasara, līdz 70% no jūsu iedotā slāpekļa var aiziet gaisā. Ko darīt? Izvēlēties pareizu mēslošanas termiņu pirmai papildu mēslošanai. Šeit apkopoju datus no 2008. gada, kad tad ir iestājies optimāls veģetācijas punkts, kad iestājās 5, kā mēs mācam arī mācībās, tātad 5 dienas vidējā gaisa temperatūra ir 5 grādi, un arī turpmākās dienas nav gaidāms krass šis temperatūra pazeminājums. Un, ja mēs paskatāmies uz šiem punktiņiem, šeit nav izteikti vienas līnijas, ka tas koncentrētos visi punkti vienas vai pat pusotras nedēļas laikā. Šie datumi ir bijuši gan agri, gan ļoti vēli arī gadi. Pēdējie 2 gadi ir salīdzinoši agra veģetācija, un tas ir marta beigas, 29. 27. kad augsne ir kārtīgi iesilus, atmodusies šī mikrobioloģija, un slāpeklis var ļoti labi efektīvi strādāt, un ir salīdzinoši mazi šie slāpekļu zudumi. Un šeit gandrīz nav neviena punktiņa pretīm 15. martam, kas ir mūsu valstī noteiktais datums, kad varam braukt. Nepārsteidzieties ar šo slāpekļu mēslojumu, braucot pāragri uz lauka, jo šeit jūs zaudējat visvairāk šo slāpekli. Šeit apkopoju datus par pagājušo gadu, ņēmu vissiltāko Latvijas apvidu Dobeli līkne, kas ir tāda temperatūras līkne, un tie stabiņi tie ir nokrišņi. Apakšā šī zaļajos toņos centos iekrāsot mikrobioloģisko aktivitāti augsnē, kad slāpeklis vislabāk atbrīvojās no augsnes. Jo tumšāk zaļš, jo ir lielāka šī mikrobioloģiskā aktivitāte un labāk darbojās gan jūsu iedotais virsmēslojums, gan arī atbrīvojās no augsnes esošais. Un šeit es gribu vērst uzmanību, ka nav jēgas dot papildu mēslojumu tajos brīžos, kad šī aktivitāte pilnīgi ir nekāda, tas ir tātad gaiši zilajā krāsā, kā jau minēju, nepārsteidzamies ar pirmo papildu mēslošanu, kā arī nedodam varbūt tieši tajos periodos, kad šī aktivitāte ir ļoti laba no augsnes, kā jau minēju, lai nepārbarotu augsni un neiedzīvotos tālāk nākošajos riskos, vēldrē un arī nepaliktu pāri šis slāpeklis uz lauka. Jo tiklīdz slāpeklis kaut kur paliek pāri uz lauku un augi to nespēja pilnvērtīgi izmantot, pirmkārt tā ir enerģija, kas paliek pāri, to ļoti labprāt izmantos gan mikroorganismi, gan izmantos arī dažādas slimības. Otrkārt, augs nespēs izveidot pilnvērtīgi šo zaļo masu, sausni, nodrošinot tālāk graudu ražošanu, bet paliks tādā kā
salmu stadijā, un tādā veidā tiek ražot visvairāk salmi. Bet, ja mēs vēlamies ražot graudus, tad mums ir jādomā par to, kad vairāk šis slāpeklis tiek izmantots efektīvi tieši šeit ziedēšanas fāzē un šiem te graudiem, nevis tikai zaļajai masai. Ļoti līdzīga situācija ir arī rapsi, tur nedaudz nobīdās šie te termiņi, kad tas ir jādod, bet ideja ir tieši tāda pati. Tātad koncentrējamies uz to, sarkanā krāsā ielikt to pagājušā gadā, kuri būtu tie brīži, kad ir nepieciešams papildu mēslojums, un ja runājam par trešo papildu mēslošanas reizi, īpaši Dobeles apvidū, tad ir skaidri redzams, ka ļoti labi nāca no augšas ārā un ļoti labi strādāja arī šis slāpekļa papildu mēslojums. Tāpēc, manuprāt, vajadzēja vai nu nedot šo trešo reizi, vai arī samazināt šīs slāpekļa papildu mēslošanas devas. Bet tas ir ļoti atkarīgs gan no saimniecības, gan no lauka un arī tā, kāds ir barības vielu nodrošinājums attiecīgi šiem te augiem. Šeit apkopoju vienu tabulu, ne gluži tāpēc, lai palielītos, kādas ir ražas. Tas ir pagājušais gads, reāls saimniecības, zemgales saimniecības gan, jā. Bet šeit es vēlējos parādīt to, ka katrai saimniecībai, katram laukam ir pilnīgi atšķirīgas šīs te gan mēslošanas reizes, cik daudz slāpeklis ir izlietots tīrvielā, gan arī kopējais šis slāpekļa daudzums. Viena tendence gan, kas parādās ļoti skaidri, tur augšā ir parādīts, kāds ir barības vielu nodrošinājums augsnē ar pamatmēslojumiem. Ja tur ir šie sarkanie lodziņi vairāk, tad ar lielākām slāpekļa devām mēs nevaram sasniegt tādas, jo lielāka deve, nav lielāka raža attiecīgi. Ja? Tātad šī ir samazināta šī slāpekļa efektivitāte. Ja ir sliktāk nodrošināt lauku ar pamatmēslojumu, mums ir nepieciešams likt lielākas slāpekļa devas. Un arī katrā mēslošanas reizē ir pilnīgi atšķirība. Tāpēc gribu aicināt pievērst tieši konkrētu uzmanību saviem laukiem, savai saimniecībai un domāt līdzi, ko jūs darat. Protams, rodās jautājums, varbūt, ka kāds kilograms vairāk iedots, varbūt, ka tur vajadzētu tur saimniecībai, kurai 150 un izlaist vienu mēslošanas reizi, vajadzētu šaut pāri, iedot vēl kādus kilogramus un būtu lielāka raža. Bet mēs gribam iegūt ekonomisku pamatotu ražu. Katrs kilograms, ko mēs iedodam pa daudz, veicina dažādus jau riskus. Jo slāpekļa mēslojums mums veido izdevums, un ne tikai slāpekļa mēslojums, bet arī, ja kāds kilograms pa daudz slāpeklis un tālāk vairs neveidojās ražas pieaugums, tad ieņēmums samazinās, un attiecīgi arī izdevumi pieaug. Tīrus kulšana, nedodievs ir veldri, tad ir sarežģītāk to visu nokult, krītās kvalitāte, tāpat laikā arī ļoti liela pēcietekme veidojās uz nākošā gada ražu. Līdz ar to domājam līdzi, sasniedzam šo ekonomisko optimumu, kas ir varbūt nevienmēr maksimālā raža mums nesīs lielāko peļņu, jo mēs visi gribam pelnīt. Bet kā tad mēs nokontrolēsim šo te slāpekli, atgriežoties vēlreiz, ja jau deva, konkrētā slāpekļa deva, kas ir iedota vienā sezonā, mums negarantē konkrēto ražas līmeni, tad gribu teikt un aicināt paskatieties uz augiem. Vislabāk, kas atspoguļo, cik daudz mums slāpeklis sezonā un konkrētajā mēslošanas reizē ir jāpapildina, tas ir augos esošais slāpeklis. Tad ir jāsaprot, cik augos uz doto brīdi pie noteikts auga attīstības stadijas slāpeklis jau ir augos, un tad izmantojot agronomiskus algoritmus, mēs varam saprast, cik konkrētajā gadā ir nepieciešams papildināt augiem, kā es saku, līdz pilnai laimei, lai viņš varētu izveidot ekonomiski maksimāli iespējamo ražu konkrētajā gadā, kas arī būs atkarīgi no šiem te laika apstākļiem, kurus mēs ietekmēt nevaram, bet mēs varam pielāgoties un saprast, kas notiek. Bet šāda te principa arī ir izveidota šī te jaras slāpekļa sensoru funkciju. Tātad mēs domājam un rūpējamies tieši par tiem augiem, kuriem ir potenciāls, bet ir izteikts barības vielu trūkums, un slāpeklis var visefektīvāk izveidot šo te ražas pieaugumu, savukārt vairāk uz šiem te, kur jau ir pārsniegts slāpekļa daudzums augos iekšā, mēs pietaupām slāpekli, neveidojam veldri, neveidojam slāpekļa pārbagātību. Augiem, kuriem nav potenciāls, kuros saprotam, ka neveidosies lielas ražas, strauji samazinām šo slāpekļa devu, jo tur nestrādās šīs lielās devas, vienkārši tiks lieki iztērēts slāpeklis, un mēs tik un tā nesasniegsim nepieciešamo ražas potenciālu. Būtiskākie agronomi jautājumi, uz kuriem mēs sezonā gribam atbildēt, protams, ir, cik daudz ir jāliek slāpeklis konkrētajā brīdī un kad viņu jāliek ir.
Galvenie instrumenti, uz ko es gribu aicināt izmantot, pirmkārt, jūsu zināšanas, domāšanu, tad lietojam galvu, nedarām visu tikai tāpēc, ka kaimiņš ir izbraucis tīrumā, bet skatāmies tiešām, vai tam ir pamatojums. Noteikti izmantojam gan temperatūrām sekojam līdzi, gan nokrišņiem. Un nokrišņiem es gribu aicināt sekot līdzi, nevis skatīties, vai tas mākonis ir atnācis un nolīs vai nav. Vārprāts, ārprāts, veselu nedēļu lietus nav līs, bet no reizēm ir situācija, it īpaši pagājušo gadu, paldies Dievam, ka tas lietus nav līs, jo beidzot ir augsnē parādījies gaiss, beidzot ir temperatūra, beidzot tas viss ir iesils un tā veģetācija sāk darboties un mikrobioloģija stimulē slāpekli un viss notiekās. Protams, ideāls variants, ja jums ir kāds slāpekļa mēra instruments, tad šie testeri vai kādi citi instrumenti, ar ko jūs varat augos nomērīt slāpekli un saprast, cik daudz tad augi šobrīd jau ir paņēmuši. Un, ja jums ir saimniecībā slāpekļa sensors, tad 80 saimniecības Latvijā ir laimīgas. Viņas arī katrā lauka vietā var nodozēt atbilstoši šo slāpekļa nepieciešamību, kāds tas ir. Kā jau minēju, mēs varam izmērīt to, cik daudz augos ir iekšā slāpeklis, un tieši tas arī ir tas, kā mēra šis slāpekļa sensors. Šeit arī veidojās līkne, tas ir reāli no šī saimniecības viena lauka. Augšā ir redzama karte, cik daudz augos ir iekšā slāpeklis, un apakšā ir parādīts, cik daudz katrā vietā šis slāpeklis ir papildināts līdz kādam optimumam. Un pēc tādu principu sensors katrā lauka vietā, katrā mēslošanas reizē atrod šo optimālo ražas punktu, pielāgojās katrā vietiņā, un tādā veidā mēs sezonas laikā varam saprast, cik daudz slāpeklis mums iztērēsies. Un pilnīgi iespējams, ka vienā laukā tā būs cita deva, citā laukā cita deva, kaimiņam varbūt būs vairāk iztērēts slāpeklis, otram kaimiņam mazāk, bet mēs tādā veidā varam atrast, kas tieši būs mūsu laukiem nepieciešams. Jā, mēs nevaram šobrīd zināt, cik daudz šis slāpeklis ir nepieciešams, bet mūsu zināšanas un mūsu pieredze, ka var izveidot šo algoritmu, mēs varam saprast rīcību, kā rīkoties. Jā, daba ienesīs savas korekcijas noteikti. Nav ideālu gadu, kad viss ir perfekti, bet ja mēs zinām, kā rīkoties un mēs esam spējīgi pieņemt lēmumu un adaptēties konkrētajiem apstākļiem, tad mēs varam izvairīties no ļoti, ļoti daudzām problēmām. Un gribu aicināt tiešām, katrs mēs esam individuāls, arī mūsu lauki, katrs ir individuāls, katram ir sava vēsture, katram ir savas augsnes. Nedarīt, kā jau tas minēja Sandra, visu pēc viena principa, bet skatīties līdzi, ko jūs uz saviem laukiem darat, kā jūs strādājat. Un tikai tādā veidā varēs atrast šo balansu, maksimāli iegūt labu ražu un arī efektīvi izmantot līdzekļus. Tas, ko jūs punktiņus esat visvairāk salikuši, principā tur ir tikai sekošana līdz saviem laukiem un domāt katru reizi, kāpēc es braucu uz to lauku un kāpēc es to daru. Liels paldies jums! Jautājums, vai jūs zināt, kas ir šī nezāle? Šī fotogrāfija ir uzņemta dažas dienas pirms Jāņiem, relatīvi vēl agri veģetācijas periodā. 2 nedēļas vēlāk šī nezāle jau izskatās šāda. Jūs redzat, ka kvieši vārpošanas stadijā nezāle ir mazliet mainījusi krāsu, un ja mēs pievelkam tuvāk skaras, tas nozīmē, ka sēklas jau ir nobriedušas, nogatavojušās. Un patiesībā mēs redzam šādu skatu uz augsnes, kad kvieši vēl ir vārpošanas stadijā, un līdz kulšanai vēl ir labs laiciņš. Sarunu valodā mēs parasti sakām vulpijas. Sēklas ir izbirušas, bet labā ziņā, kad morfoloģiski, bioloģiski šīm sēklām vēl 2 līdz 3 mēneši ir jāaiziet pēc briedes periods, līdz viņas sāk dīgt. Viņas var sadīgt ļoti ātri, ja ir optimāli apstākļi dažu dienu laikā. Dīgtspēju šī nezāle saglabā 1 līdz 3 gadus. Šā lauka video jūs varbūt jau manījāt Rudolfa prezentācijā, bet šis ir lauks Lietuvā. Mēs kviešus ieraudzīt nevaram. Bildes tūplānā. Godīgi, pirmajā mirklī mēs šo lauku apsakojām, kad ar Kortevas kolēģiem devāmies izmēģinājumu apskatē. Mēs nevarējām pateikt, kas tā ir pa nezāli.
Mēs cītīgi kolēģi meklēja informāciju. Skara ir daudz smalkāka, augs relatīvi mazāks, bet, ja dīkst, tad sadīkst. Tā ir ļoti invazīva nezāle. Kārtējo reizi izplatās ar sēklām. Arī šai nezālei pēc sēklu izbiršanas ir vajadzīgs pēcbrīdes periods, un dīktspēja spēj saglabāt 2 līdz 5 gadus. Šī nezāle spēja sēklas sadīgt pat samērā no dziļuma līdz pat 8 centimetriem, bet visbiežāk tas ir 2–2,5 centimetru dziļumā. Un vēl viena nezāle. Šis gan nav graudu lauks, šis ir rapšu lauks pagājušā gada pavasarī, varētu teikt 5 kilometri Lietuvā no Latvijas robežas. Pēc gramnicītas smidzinājuma rudenī mēs pavasarī redzam koši zaļu paklāju. Paskatoties tuvāk, šī nezāle ir veiksmīgi pārziemojusi un varētu pat teikt daudz aktīvāk atsāk veģetācijas periodu pavasarī kā rapsis. Piekrītu, viendīglapju nezāles šādā stadijā ir ļoti grūti atpazīstamas, bet šādi varbūt jūs kādu zinat. Šīs nav timotiņš. Bieži vien tulkojot no angļu valodas, blegrās, pat ne tulkojot, bet izmantojot anglisko nosaukumu blegrās, melnā zāle. Kāpēc? Tāpēc, kad arī šī nezāle nogatavojās nobriest straujākā kultūra augs, un tad, kad viņas vārpiņas iekrāsojās tumšākā krāsā, viņas ļoti labi izceļās uz zaļo kviešu vārpu fona. Vēl ir, teiksim tā, maziņš špikerīts par herbicīdu programmas plānošanu vispirms. Tāpat kā par augu mēslošanu, jums teica, jāzina savi lauki, tas pat attiecās arī uz nezālēm. Noteikti galvenās nezāles, ar kurām ir jācīnās, izprast nezāļu bioloģiju. Dīkst viņas rudenī, dīkst viņas pavasarī, drīkst viņas garākā periodā. Pareizos herbicīdus izvēlēties un plānot herbicīdu secību, sākt ar rudens apstrādi un saprast, ka turpinām mēs ar pavasara sezonu un veidot optimālus tvertnes maisījumus. Nevis, tā kā es braucu uz lauku, tad es salieku tos 6 produktus vienā tvertnes maisījumā. Nostrādās līdz brīdim. Mazam atkārtojumam par citām, šobrīd jau gana bieži sastopamām lāčauzām. Mīkstā lāčauza, rudzu lāčauza, neauglīgā jumtauza un diženā lāčauza. Ar pirmajām 2 varbūt galvas sāpes nav tik lielas, ar pārējām 2 jau tas darbs ir krietni nopietns. Šiem datiem tiešām var uzticēties. Šajos izmēģinājumos tiek iekļauts jaunākie fungicīdi, bieži vien pat tādi, kas vēl pat nav reģistrēti. Vēl no šiem produktiem zināmākais droši vien ir Prolains, kas ir protekonozols, un tas tiek iekļauts vienmēr fungicīdu izmēģinājumos kā standarts, pret kuru salīdzināt fungicīdu efektivitāti. Un Miresa satur revizolu darbīgo vielu, pārējie gan produkti mums Latvijā nav zināmi un nav reģistrēti. Bet to, ko es gribu pastāstīt, šeit ir infekcijas, procentuālā infekcija, un uz šīs līnijas ir produktu reģistrētās devas procentāli. Te ir pusdeva, te ir pilna deva, un te jau ir dubultā deva. Tas, ko mēs vispirms varam novērot, tad, kad mēs nokļūstam līdz pilnai devai, principā fungicīdi ir sasnieguši savu maksimālo efektivitāti, un devas palielinājums mums nekādu labumu tālāk nedod. Labā ziņa bieži vien ir arī tāda, kad skatoties pēc apstākļiem un pēc ekonomikas, nereti tā pilnā deva, varbūt situācija nav tik uz lauka ir vieglāka, tad pat lietojot mazāku kā pilnu devu, mēs ļoti labu rezultātu iegūstam uz slimību ierobežošanu. Paldies par uzmanību! Gribētu šo tēmu sākt
kā digitālie risinājumi. Protams, mēs kā uzņēmums, ražošanas uzņēmums, mēs domājam ne tikai par to, kā saražot minerālmēslus, bet ļoti lielu vērību arī pievēršam tieši digitālajiem produktiem, lai būtu jums ērtāk viņu lietojami. Kā vienu risinājuma daļu, kāpēc tas ir nepieciešams, mēs redzam šajā grafikā, kad daudzām kviešu šķirnēm ir ļoti atšķirīgi tieši slāpekļu mēslošanas nepieciešamība, lai izaudzētu vienādu ražu. Un tas ir jautājums tieši digitālajiem rīkiem, kas palīdz, kas ļauj jums, teiksim, pieņemt lēmumu, balstoties uz viņu aprēķiniem, kā tad būtu iespējams ietaupīt. Jo mēs redzam, ka ar vienādu devu, kā jau gan Gatis, gan pārējie kolēģi arī daudzās lietās minēja, šīs lietas nav tik vienkārši izdarāmas. Šobrīd Latvijas tirgū mums ir divi galvenie produkti. Viens no tiem ir N-Sensors, ļoti labi zinat, Agricon Baltica piedāvā šo produktu, un mēs kā Jara dodam iespēju Agriconam viņu tirgot. Un otrs ļoti lielais produkts, kas ir Atfarm, tā ir digitālā platforma. Šis ir variants, kas jau vairākus gadus Latvijā tiek izmantots un piedāvāts bez maksas lietotājiem, kas vēlas pamēģināt, vai vērts ir ieguldīt dārgākā produktā ar precīzāku iespēju noteikt augu mēslošanas nepieciešamību. Un, protams, Atfarm platforma jau strādā vairākus gadus ļoti sekmīgi šajā segmentā. Bet no nākošā gada, jeb šī gada, sāksim piedāvāt Latvijā jaunu produktu. Tas būs Atfarm Plus. Šī platforma jaunā, kas būs atšķirīga no tās platformas, kas mums Atfarm Plus ir pieejams jau šobrīd, pāries jaunajā platformā un tiks piedāvāts viens jumta risinājums visām Jāras piedāvātajām digitālajām tehnoloģijām apvienojumā zem viena jumta. Un tāpēc tas ir Jāra Plus jaunais zīmols. Kas tad ir īsti Jāra Plus? Protams, varam redzēt iespēju gan datorā šo lietu jeb kartēšanu veikt, gan arī pašā planšetdatorā, jeb telefonā, un šīs lietas jau aktīvi notiek, bet jaunajā platformā būs iespēja gan Atfarm aplikācijai un N-sensora mērījumiem. Tāpatās būs pieejama Tankmix aplikācija tajā pašā platformā un būs iespēja redzēt jums esošo produktu miksēšanas, jeb sajaukšanās iespējas, fiziskie testi un arī pieprasīt jūsu saimniecībai vajadzīgo testu, ja jums ir kāds jautājums par to, vai šī produkta sajaucās kopā fiziski, tad to būs iespējams pieteikt un jūs saņemsiet atbildi. Un, protams, šai pašā platformā jau zināms, un jau pagājušā gadā mēs šo lietu jau sākām un arī aktīvi tiek reklamēts, kad John Deere lietotājiem būs iespēja gan no Jāra Plus pieslēgties, gan arī no operatīvā Operation Center John Deere pieslēgties un veikt kartēšanu un nepieciešamās devas aprēķināšanu tieši Jāra Atfarm sistēmā. Ja mēs skatāmies kopumā Latvijā, tad aktīvi šobrīd ir 500 lietotāji tieši Latvijā. Un kāpēc būtu jāpieņem tas lēmums pamēģināt, lai varētu investēt tālāk tajā dārgākā iekārtā, jeb sistēmā, kas nes precīzu ietaupījumu, tad, ja mēs 2020. gadā sistēmā reģistrējām 3000 hektārus, tad uz šobrīd 25. gadā tie jau ir 220 000 hektāri, kas Atfarmā tiek reģistrēti un veikts tieši mēslošanas kartes izstrāde. Un tieši tas pats ar iezīmētiem laukiem. Ja 20. gadā mēs sākam ar 28 laukiem, tad šobrīd jau ir vairāk kā 4500 lauki. Tas tikai nozīmē to, ka uzticība šīm lietām ir un digitalizācija ieņem lielāku lomu ikdienas dzīvē lauksaimniekam. Un, ja mēs skatāmies tieši uz N-testeri lietojumu, tad Latvijā ir vairāk kā 200 no Jāras piegādātajiem testeriem tieši Jāra Latvija, un tikpat daudz ir arī attiecīgi Agricon Baltica testeri kopā ar N-sensoriem un atsevišķi iegādātie testeri. Tā kā Latvijā strādā faktiski vairāk kā 400 testeri, kas mēra slāpekļu mērījumus. Un
Šobrīd uz esošajās situācijas datiem tad mēs redzam, ka virs 4000 mērījumiem tiek veikti, un kas vien nozīmē pozitīvu tendenci tam. Un no mūsu puses atgādinājums, kad joprojām būs iespēja iegādāties, pieteikties šiem testeriem. Šajā gadā atkal viņi būs bezmaksas, un jaunā izsludinātā kārta būs no 1. marta. Tie, kas vēlēsies, tiem būs iespēja pieteikties, un arī tajā pašā laikā mēs nodrošināsim kopā sadarbībā ar mūsu kolēģiem tieši N-testera apmācības tieši pirms sezonas, lai jūs spētu šo testeru lietot tā, kā tas ir nepieciešams.